Labdien! Labdien visiem klātesošajiem! Jā, tad mans šodienas prezentācijas mērķis ir iepazīstināt ar jauno topošu standārtu pasta informācijas prasības, kas ir standārts paredzēts izmantošanai BIM projektu ietvaros. Šo standārtu izstrādā Latvijas standardizācijas tehniskā komiteja, kas tā arī saucas, būvju informācijas modelēšana. Standārts ir izstrādāts balstoties uz valsts nekustamo īpašumu BIM prasību dokumentāciju un plānot arī sasaiste ar normatīvu regulējumu. Un nav arī noslēpums, ka šo standārta izstrādi veicināja tieši izmaiņas normatīvā regulējuma, kas paredz, ka ar šo gadu, ar 2025. gadu, BIM ir obligāts jauno ēku būvniecībā projektiem, kur ir publiskais finansējums. Šobrīd uz ekrāna ir citāts no ēku būvnoteikumiem. Un tieši, lai palīdzētu iztenot šo normatīvu regulējumu, arī ir domāts šis standārts. Tātad standārta izstrādes mērķi, kāpēc šis dokuments ir nepieciešams. Pirmkārt, nodrošināt normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz obligātu BIM izmantošanu, jo ēku būvnoteikums ir pateikts, ka būvprojekta sastāvā jābūt BIM modeļiem, bet ko tas nozīmē praksē, kas ir BIM modeļi, kā var pārliecināties, ka tiešām tie modeļi ir un projekts tiek īstenots BIM vidē, ir domāts, ka šis standārts arī palīdzēs visiem vienādi saprast šo normatīvu regulējumu. Nākamais mērķis ir arī palīdzēt pasūtītājiem iepirkt BIM pakalpojumus, kvalitatīvi iepirkt BIM pakalpojumus, atbilstoši starptautiskiem standārtiem, kas ir pielāgoti vietējam tirgum un arī vietējai likumdošanai. Pasta informācijas prasības no BIM projektu skatu punkta ir viens no BIM procesa pamata elementiem. Tas ir viens no tādiem kā pazīmēm, jeb aspektiem, kas nāk prātā, ja mēs runājam par BIM projektu. Tad ir tās pirmās asociācijas vai tas galvenais komponents ir, piemēram, 3D modeli, vienota datu vide, BIM iznošanas plāns un arī pasta informācijas prasības, kas ir neatņemama BIM procesa sastāvdaļa. Un arī mērķis ir definēt un standartizēt galvenās BIM procesa komponentes, arī ar mērķi, lai mēs varētu runāt vienā valodā un arī vienādi saprast šo visu apzīmējumu, kas īsti nozīmē BIM projekts. Standārts ir domāts, ka to varēs izmantot, ir paredzēta tāda praktiska pielietošana. Tas nozīmē, ka tas nevis kaut kāds noteikumu kopums, kas vēl jāadaptē, jāpielāgo konkrēta līguma vajadzībām, bet standārts pēc būtības jau tiek veidots kā darba uzdevums attiecībā uz BIM procesiem. Tātad to var izmantot, to var pielikt klāt, pievienot pie tehniskai specifikācijai un izmantot kā tehniskā specifikācijas sastāvdaļu. Standārts definē tikai pamata prasības BIM procesam, tālāk slaidos arī par to iepazīstināšu, kas īsti tur paredzēts. Un tā galvenā priekšrocība, ka standārtu varēs izmantot, neveicot nekādas papildus darbas ar dokumentāciju. Tas nozīmē, ka publiskajiem pasūtītājiem, kas vēlēsies no projektu BIM vide vai kam ir jāizsniedz atbilstoši normatīvam regulējumam, pastāvis varēs vienkārši iekļaut atsauci uz šo standārtu savā darba uzdevuma. Bet, protams, pastāvis varēs arī papildināt standārta prasības ar papildus procesiem, ar papildus nodomiem, gan izmantojot standārta informatīvos pielikumus, gan arī pievienot papildus prasības. Standārta saturs, kas īsti ir paredzēts, tad uz šajā slaida ir tas kopējais standārta, tā satura radītājs. Protams, ka jebkuram standārtam ir tāda ievada sadaļa, kur ir priekšvārds, darbības laiks, normatīvas norādes un tā tālāk. Ir arī pielikumu komplekss, bet pamata sadaļā, kas veido šo prasību kopumu, ir sadalīta divas daļas. Tas ir informācijas apmaiņas prasības, kur apkopotas prasības darba procedūram, darba plūsmam, kā arī tehniskā rakstura prasības. Un es vēlos īsi iepazīstināt par galvenajām prasībām, īsi izstāstīt, kas ir paredzēts šajās divas sadaļas.
Tad sāksim ar to pirmo sadaļu informācijas apmaiņas prasības. Kas ir paredzēts? Tad ir jādefinē kontroles punkti un izpildes termiņi. Pastāvjam jābūt spējīgam skaidri noteikt brīdi, jeb kontroles punktu, kad ir jāpiegāda informācija, būvprojekta dokumentācija, kādi ir sasniedzami mērķi, radītāji. Tas arī iziet no BIM teorijas, lai projekts būtu veiksmīgi īstenots. Un šeit ir paredzēta arī elastīga pieeja. Piemēram, ja nesen mēs runājam par to, ka tiek gatavots jaunais standārts, kas arī definēs projektēšanas stadijas, tad šie divi standarti būs savienojami, jo ar BIM prasībām, ar šo pasniegšanas prasībām konkrēti kontroles punktu skaits netiek definēts, bet ir paredzēts process, kā ir jādefinē šie kontroles punkti. Ir paredzēts arī BIM izcelšanas plāns, kā obligāta komponente. Šis dokuments palīdz visām pusēm sadarboties un vienādi saprast prasības. BIM izcelšanas plāns BIM projektos klasiski saturu trīs veidu informāciju. Satura informāciju, kas attiecas uz konkrētu projektu, tātad konkrēti, piemēram, konkrēta projekta termiņi, konkrēta projekta nodumi. Saturu arī informāciju par atbilstību BIM prasībām. Piemēram, vai tiks piemērots atvērtais OpenBIM standārts, vai tiks nodrošināta koordinēšana un tā tālāk. Kā arī satura detalizētu informāciju no piektā puses, kāda veida ar kādām tehnoloģijām tiks izpildītas BIM prasības. Ir paredzēta informācijas plūsma stādiju veidā, atbilstoši starptautiskiem BIM standārtiem, kā mums ir četras informācijas plūsmas stādijas, darba faili, koplietots, publicēts, arhivēts. Ir paredzēta arī regulāra informācijas apmaiņa un koplietošana. Tas viss veicinās kvalitāti un informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm. Katram būvprojekta daļas vadītājiem būs nepieciešams regulāri dalīties ar informāciju, un arī nākamais punkts ir regulāra kvalitātes kontrole un koordinēšana, kas nozīmē, ka ir jāveic gan pašpārbaude, gan atbilstība prasībām, gan atbilstība citu autoru rasījumiem un modeļiem, kā arī ir paredzēta koordinēšanas un kvalitātes kontroles process, kas ir papildus kvalitātes kontroles rīks, un ir atsevišķa loma projekta dalībnieks, kas to veids, tas ir BIM koordinators, kas ir atbildīgs par visu sadaļu, visu disciplīnu savietošanu un arī koordinēšanu sarbusu pārbaudi, kā arī detalizācijas līmeņa pārbaudi, modeļu atbilstība rasējumiem un tā tālāk. Ir paredzēta arī vienotas datu vides izmantošana. Tā ir informācijas platforma, ar kuru varētu nodrošināt tās iepriekš minētās darbības attiecībā uz regulāru informācijas apmaiņu un kvalitātes kontroli. Paredzēta arī izmaiņu veikšana būvdarba laikā ar pieeju, ka izmaiņas tiek atspoguļotas projekta dokumentācijā pirms faktiski tiek veikti būvdarbi. Un vēl par informācijas apmaiņas prasībām standarts definē arī lomas projekta, lomās no BIM skatu punkta. Un pirmais, ko es vēlos īpaši uzsvert, ka šis standārts paredz pieeju, ka BIM ir sinonīms vārdam projektēšana, un būvprojekta daļas vadītājs kļūst par BIM specialistu. Runāt par lomām, netiek runa par konkrētu fizisku personu. Loma tā var būt vesels uzņēmums, tā var būt atsevišķa komanda. Runa ir par funkciju kopumu. Un, ja mēs strādājam BIM vide, BIM nevar tiek uztverts kā papildus produkts, bet tas ir centrālais elements projektēšanas procesam. Attiecīgi, katras būvprojekta daļas vadītājs kļūs atbildīgs par BIM prasību ievērošanu un par projektu īstenošanu BIM vidē. Un ir arī papildus lomas, kas ir paredzētas tieši kvalitātes kontroles, kvalitātes paaugstināšanai. Trīs lomas - informācijas vadītājs, kas ir atbildīgs par BIM izcelšanas plāna sastādīšanu, par darba plūsmu procesu ievērošanu. Šo lomu var apvienot ar jebkuru citu specialistu projekta. Tas varētu būt gan projekta vadītājs, gan projekta vadītājs, gan būvprojekta vadītājs. Vienotas datu vides pārvaldnieks, tā ir atsevišķa funkciju kopums, kur ir jānodrošina vienotas datu vides atbilstošas darba plūsmas. Un BIM koordinators, tā ir vienīgā jauna loma, kas nav apvienojama ar būvprojekta daļu vadītājiem, jo šī ir kontroles funkcija, kas ir domāta kvalitātes paaugstināšanai. Tas arī ir loģiski, ka nevar
nevar dalībnieks, kas ražo informāciju, arī pats sevi pārbaudīt. Tas ir princips, lai nodrošinātu konsekvenci un arī tā kā pakāpenisku informācijas verifikāciju. Un jāatzīmē, ka standarts definē pienākumus ne tikai izpildītājiem, bet arī pasūtītājiem, un tie pienākumi ir saistīti ar informācijas vadību un sadarbību. Pastāvjiem jāapstiprina nodokļi, jāsaskaņo biznesošanas plāns, jādefinē kontrols punkti. Tālāk par tehniskajām prasībām. Pirmais, kas jāuzsver, ka ir paredzēts minimālais grafiskas un negrafiskas informācijas detalizācijas līmenis, jo, lai būtu jēga no BIM piemērošanas, mums nepieciešams vienoties par minimālu precīzas informācijas daudzumu, lai tiešām varētu paļauties uz BIM projektu, uz BIM modeļiem un lai varētu atvasināt rakstījumus no 3D dokumentācijas. Minimālais grafiskas informācijas līmenis ir paredzēts LOT 300 atbilstoši BIM fóruma tehniskai specifikācijai, un attiecībā uz negrafisku informāciju ir paredzēti tikai 6 atribūti, lai šie atribūti ir nepieciešami, lai varētu kvalitatīvi nolasīt būvdarbu apjomus, un lai to varētu izmantot tamju sastādīšanai, bet arī, protams, projektu risinājumu pārbaudē. Tālāk par tehniskajām prasībām, protams, tiek atbalstīts un tiek pieprasīts tā saucamais atvērtais BIM, jeb Open BIM, kas ir AFC formāts, kuru izstrādā starptautiska organizācija Building Smart, un šis standārts tieši ir ļoti svarīgs publiskos iepirkumos, kur publiskais pasūtājs nevar prasīt konkrētu programmatūru, bet izmantojot šo standārtu, mēs varam ļaut piegādātājiem izmantot jebkuru programmatūru informācijas radīšanai, bet informācijas apmaiņas formāts ir šis universālais formāts, kuru var atvērt ar pārējo, ar citu programmatūru. Paredzēts, ka 2D rasuma izveidei ir jāizmanto tā pati programmatūra, kā arī BIM modeļu izstrādei, lai nodrošinātu, ka process notiek vienlaicīgi un divi rasumi tiek atvasināti no BIM modeļiem. Atbilstoši ekobūvnoteikumiem pilnīgi identiski ir paredzēts arī, ka BIM modeļi ir jāizstrādā arhitektūras būvkonstrukcijas sadaļām un arī ekai nepieciešamajām inženiertīklu daļām, un ir jāmodelē visi projekta risinājuma elementi, bet, protams, ievērojot šo pieprasītu LOT 300 līmeni. Modeļiem jāatrodas vienotā koordinātu sistēmā, modeļu elementiem jābūt klasificētiem, klasifikācija arī ir noderīga tamju sastādīšanas procesā, un pagājušajā gadā tika apstiprināts nacionālais standārts klasifikācijai, un šajā standārtā arī atsauce uz šo klasifikācijas standārtu. Kā jau minēju, tad 2D rasumi jābūt atvasinātam BIM modeļiem, nav pieļaujama risinājuma nesakritības starp 2D dokumentāciju un BIM dokumentāciju, tā kā visa projekta dokumentācija ir skatāma kopumā, un arī virknē jau tādas detalizētākas prasības tieši modelēšanas procesa kvalitāti. Tālāk runājot par pielikumiem, pirmais, ko gribu uzsvērt, ka šie pielikumi ir fakultatīvi, jeb informatīvi, tie pielikumi nav obligāti jāizmanto, viņi ir domāti kā palīgs pasūtītājiem, ja ir vēlme nedaudz detalizēt prasības, tad tiks pievienoti arī 3 pielikumi. Pirmais pielikums ir projektu speciāla prasība veidne, ar kuru palīdzību var definēt grafiskas detalizācijas līmeni sadalījuma pa kontrolas punktiem, jeb būvprojekta stadijām, kā arī sadalījumā pa būvprojekta sadaļām, būvprojekta disciplīnām. Nākamais ir informācijas detalizācijas prasība veidne, kas ir datu vārnīca, jeb detalizētas prasības negrafiskai tekstuālai informācija, kur var pievienot modeļiem. Šis ir process pilnībā katra konkrēta pastāja pārziņā. Ja pastājas redz vajadzību pievienot informāciju, piemēram, ir atsevišķas datu grupas, kas ir paredzētas izmantošanai apsaimniekošanas procesa ietvaros, piemēram, var pieprasīt informāciju par iekārtu ražotājiem, par apakšuzņēmējiem, par izmaksām, var pievienot saites uz PDF dokumentiem, kā piemēram tehniska pase, tehniska specifikācijas, apkopes instrukcijas, bet šis viss ir tikai kā veidne, kuru katrs pasūtājs var pieprasīt, ja uzskata par nepieciešamu. Un arī ir pievienota
BIM izņemšanas plāna veidne, lai pastēm, tātad standārts pārēdz to, ka BIM izņemšanas plānam jābūt obligāti, bet var izmantot jebkuru veidni, kā pāraugs, kā piemērs ir pievienota konkrēta veidne, kuru var izmantot, kas satur visu nepieciešamo diezgan plašu informāciju par projektu, gan par iesaistītiem specialistiem, gan par termiņiem, gan par izmantojumu programmatūru, failu formātiem, par BIM procesu būvdarbu laika, par datu strukturēšanu. Visi tie aspekti, nianses, par kuriem nepieciešams vienoties visiem dalībniekiem savā starpā līguma izpildes laikā. Un es minēju pašu sākumā, ka standārts ietvers tikai galvenās BIM prasības, un šajā slaidā es tikai gribu ieskicēt, ka ir liels BIM procesu tehnoloģiju kopums, kas ir ārpus šī standārta, un šo izmantošana neiziet loģiski no normatīva regulējuma, tā nav pieprasīta kā obligāta, un tā nav standārta sastāvdaļa, bet vienkārši informatīvs ieskats, ar ko var vēl papildināt BIM projektu. Piemēram, var paredzēt papildus prasību informācijas detalizācijai. Mums nav obligāti jāmodelē LO 300, var pieprasīt daudz lielāko detalizāciju. Detalizācijas prasības var arī salikt dalījuma pēc konkrētiem elementiem, tā kā tās prasības var izmantot alternatīvas pieejas, var paredzēt izpildu modeļu izstrādē 3D vidē, tā saucami S-build modeļi, vai arī BIM sagatavošanu eksploatācijas posmam un prasību veidot aktīvu informācijas modeli, kur datiem ir jau konkrēta struktūra, kas ir paredzēta tieši eko pārvaldībai. Lazerskenešana, punktu mākoņu izmantošana, kas ir īpaši noderīgi pārbūves projektiem, 4D simulācijas, virtuāla realitāte, citas simulācijas, kā piemēram drošības analīzes, kameru izvietojums un zonas, vides pieejamības analīzes un dienas gaismas simulācijas un tā tālāk. Tas viss, kas nāk klāt ar BIM pieeju un ko var papildus izmantot, lai uzlabotu būvprojekta risinājumu kvalitāti. Tāpat arī papildināta realitāte un ir arī vairāki citi BIM pielietojuma veidi, var atrast līdz pat 10D BIM, tas dimensijas, bet šodien laikam nav vērts iet detaļas, vienkārši mērķis ir parādīt šo standarta darbības lauku. Pēdējais slaids, apkopojums tam, ko es esmu teicis, tātad šeit vizuāli, jeb grafiski var redzēt, ka šī pelēkais kvadrāts, tas ir tā nosacītie eku būvnoteikumu regulējums, kas paredz, ka būvprojekta sastāvā jābūt BIM modeļiem. Tad ar zaļo krasu tas ir standarta saturs, pamata saturs ir informācijas apziņas prasības un tehniskas prasības, kas tieši izskaidro, kas ir BIM projekts un palīdz visiem vienādi organizēt BIM projektus. Tad vēl ir pielikumi, kuri ir tematiski saistīti ar paša standarta tekstu, bet nav obligāti, bet tos var izmantot fakultatīvi. Un ar numuru 3 tas ir iespējas BIM un saista tehnoloģiju pielietojums būvniecības projektos, kas parāda, ka faktiski tas iespējas ir daudz plašākas, ko mēs varam paredzēt projekta ietvaros. Tā kā galvenais mērķis ir tiešām, lai publiski iepirkumi būtu kvalitatīvāki, lai pretendentiem būtu vieglāk saprast, ko pastāvs vēlies, lai būtu konsekventa, strukturēta pieeja, lai dažādas projektus mēs vienādi saprotam, kas ir BIM projekts, kas palīdzēs gan kvalitatīvāk sagatavot piedāvājumus iepirkuma laikā, un tad plānos, ka šis standārts arī palīdzēs arī pasūtītājiem kvalitatīvāk iepirkt BIM pakalpojumus. Jā, tas ir viss no manas puses. Paldies, un ja ir jautājumi, tad ar prieku atbildēšu. Paldies Dmitrijam. Mums gan jautājumiem laika nav, un ja kāds grib ar Dmitriju parunāties, tad es domāju, ka Dmitrijs nedusmosies, ja viņu tur noķers un pajautās precīzāk. Teiksim ar aplausiem Dmitrijam paldies. Es arī ar